Sveiki visiem! Beidzot šajā kanālā pēc, es nezinu, gada vairāk varbūt jauns video. Bet, video nav bijuši tāpēc, jo pirmkārt es strādāju, pēc tam pēc darba uz mājām, un tā vien tik pārsvarā man paiet laiks, darbs mājas. Paretam atnāk uz garažu, paretam un vēl arī pie reizes manī jāņemās ar manu autoklubu, ko cenšos pašlaik uzcelt, tā kā jā. Bet, stāsts ir tāds, kad es vairs necos, kad tas notika, bet Grobiņā bija kaut kāds pasākums ar to moto parādu, visu šito, un toreiz es arī ar rolleri aizbraucu uz Grobiņu. Bet pirms es aizbraucu uz Grobiņu, es tur kaut ko gar karburātoru paņēmos un tā. Un aizbraucot uz Grobiņu, viss bija ok. Pa Grobiņu pabraukājos, viss bija normāli, it kā atskrūvējas, izpūtējis. Tas vēl bija puhi, to es pieskrūvēju, viss bija ok. Tāpēc tam sākās parāde. Parādes sākumā man uzreiz atskrūvējas variators. Tad labi, tas arī bija pofīgi. To es tad vienkārši kaut kur Grobiņā, kaut kādā random sētā, es vienkārši rolleri noliku un atstāju vienkārši un aizbraucu ar mašīnu uz Liepāju, pakaļ instrumentiem, saskrūvējies variātoru, visu ahujena. Tagad braucu mājās un pie lidostas kaut kur pēkšņi tāds nenormāls troksnis rolleriem pēkšņi bija. Es tas pastos, mani pārplīsus truba. No karstuma man izpūtējis, viss bija vienkārši mainījis krāsu, viņš vienkārši nenormāli bija uzskars. Lai gan it kā dzese man strādāja. Tā labi, tas bija pofīgi, es braucu, un pēkšņi rollers noslāpst un vairs neiet. Degviela bija. Un tad es tāds, labi, ir neko, tad pēc tam kaut kādu stundu, kaut kur pie šitās lidostas es nosēdēju pieturā, gaidīju, kad piekaba atbrauks pakaļ rollerim. Domāju, ka cilindrs nokļinī. Bet izrādās, ka nebija cilindrs nokļinīs. Es izjaucu motoru, es skatos, cilindrs viss ir vesels, es nesaprotu, kas pa vainu. Bet labi, pofīgi, es pirms es vispār izārdīju motoru, es paņēmu uzsūtīju jaunu cilindru, to pašu Street Race. Uzliek visu, ķipa pierūc, sāk kaut ko regulēt, es tāds sāk skatīties, man pa dzes sūkni sāk tecēt ārā dzese. Tā labi, to es pastos, kas tur toreiz man notika. Manuprāt, man sūknis izšķīda. Sūknis nomaina, un pēc tam vairs, vispār rolleri nevar dabūt pie dzīvības vispār. Provē, ko tu gribi ar regulāciju, visu šito nekas nelīdzēja, lai gan pie karburātorā benzīns bija sveci, rukāji bija dzirksteli, viss bija. Tā. Bet tad vienkārši man vairs aptrūkās laiks, vienkārši nebija laika. Aizvedu es vienam meham rolleri. Viņš saka to, ka, vecais cilindrs tev bija labs, es viņam arī aizvedu veco cilindru, izārdu motoru. Viņš skatās to, ka kloķeni tev tādu bišķi uzskars un to, ka tā ir metam ārā. Labi, tu nomainījām kloķeni, tur un tagad jauni gultņi, saļņiki, kloķene, jauna aizdedze. Jā, jo arī aizdedze nevarēja, tur arī kaut kas bija aizgājis grīstē. Kas vēl? Un cilindrs. Un tad it kā mēs viņu dabūja pie dzīvības. Bet tā kā nevarēja noregulēt. Tā kā viņš teica to, ka tas 21. karburators šķietot bišķi pa lielu. Tur esot tad ļoti minimāli jāspēlēs pa milimetriem ar dīzēm, un tas dārgi izmaksāšot. Tā kā man nepietika vairs tam nauda, negribēja vairs ieguldīt, atved rolleri uz garažu, un tā viņš arī te garažā visu laiku mētājies. Tad tūlīt es jums parādīšu, kā viņš izstās. Tātad, rollers pašlaik šāds izstās. Jā, es viņam biju nopirkt skill switchu. Bezjēdzīgi pat nav nepievienoju neko.
Tās viņš pašlaik šeit stāv, bet, nu jā, izpūtējis man reku bija nenormāli uzkarsis. Šita no reku var redzēt, kur es biju cimdu piebāzes, skatījos, kā viss ļurkājās. Te ir izkusis, bija praktiski jau gandrīz izkusuši caurumi. Bet, nu, it kā sametināja, te viss aizgāja. Sūkums nomainīts. Indukcena arī nomainīta. Tātad aizdedz indukcene, cilindrs. Nu, viss, karoši, tur daudz kas ir pārlasīts. Un jā, un tad šitādi es viņu, nu ne šitādi, es viņu atvedu uz garažu, viņš, protams, visiem plasmasiem visu bija. Visu laiku, visu vasaru, visu viņš šitāds te nostāvēja. Ziemā izdomāju, pofīgi, vajag atdzīvināt. Tā kā es nejēdzu ļoti regulēt karburators. Man teica, ka 21. pa lielu bišķi esot. Nopirku Delorto 19 mm kārbi, arī ar manuālo čoku. Vienreiz es viņu esmu pierūcinājis kaut kad ziemā, un tā arī viņš te stāv vēl joprojām. Karoči, jā, tāds tas stāsts, un arī īsti kāpēc nav bijuši daudz video par rolleri, jo es esmu nopircis mašīnu trasei. Tagad ar šito ņemos, viss ir atvieglināta. Aizmugur viss ir izvākti ārā. Jā, un kā jau teicu, ņemos pašlaik ar savu autoklubu, aiziet piesakojot Instagramā un TikTokā. Līdz ko TikTokā būs štuku followeri, uzreiz sāksies live streami. Un tā pa lielam, jā, mašīni nopirkt, gar to tagad ņemos. Visu, ko es ar šito lamatu esmu darījis, varat redzēt otrā kanālā. Atstāšu linkas aprakstā. Un tā, piemēram, tam, kam interesē, piemēram, pa garažu kaut kas. Nekas daudz te nav mainījies. Pa ziemu ļoti liels bardaks ir uzradies. Bet tas pofīgi to ignorēt, tas viss drīz tiks vākts ārā, garaža tiks vākta. Bet tā pa lielam es esmu nopircis kompresoru. Instrumenti sapirkt, tur triecieni, pistoli, muciņas, skrūgrieži, viss kaut kas. Aķīšu lādētājs, gan roller aķi varu lādēt, viss kaut ko. Sildītāju es esmu nopircis dīzeļu sildītāju, kurš jā, rītīgi labi sildi, pa ko arī ir video otrā kanālā. Kas vēl man tāds ir? Mazgātājs ir. Tā kā jā. Un jā, re, kur šeit ir tā kloķene. Bišķi silti jau. Bet re, ko viņa jau ir krāsu mainījusi. Un te arī baigā lufte viņai ir. Tā iet uz metāla lūžņiem. Vecos strītreiz man izdevās pārdot. Pat cik es viņu pārdevu, es neatceros, laikam 50 eiro. Un jā, tad vēl reku tas mans vecais Stage 6 RT 200 mm karburators. Ja kādam interesē, es viņu nezinu, pat cik es viņu varētu atdot. Visu vēl joprojām viņš ir labs, ejošs. Līdzi došu kaut vai kolektoru. Tad vēl kaut kad šitāda gumija, kas nāca toreiz komplektā līdzi. Te vēl ir viss arī pārējās detaļas. Viņam ir adatiņa, atsperi un tas vāciņš. Ručku arī es biju sev nomainījis. Es biju uzsūtījis kaut kādu krutu arī quick release. Nē, bet karoši īso rūču, kas bija uzsūtījis. Bet, jā, rollers pašlaik šāds vien tik te pašlaik stāv. Plāni jau gan jau viņi ir sataisīti. Un ar taisīt līdz ar to arī kontentu. Tā kā iespējams, ka drīz būs kaut kas par rolleri, kā es viņu tā īsi atdzīvinu. Un arī, jā, mani, nu, protams, tad, kad es vēl ar viņu ņēmos, es filmēju kaut ko, man ir pilna galerija visādiem tur klipiem, kas safilmēs, ko es esmu ņēmies gar rolleri. To visu varēs arī redzēt šajā kanālā. Ja jūs gribat, es samontēšu varbūt stundu garšu video, tas sanāks varbūt ilgāk. Es nezinu, kas jau ir bijis publicēts, kas nav no tā publicēts. Bet jā, kaut kāds stundu vismaz, manuprāt, garšu video sanāks. Un ja jūs vēlaties, tad jā, es samontēšu to visu.
publicēšu. Tā kā rakstat komentārā, un jā, te jau līdz nākamam video, kad es kaut ko sākšu atkal gar rolleri ņemties. Tāds mazs paziņojuma video bija.